es arī tad vislabāk jūtos, ka es pats spēlēju to, ko es esmu uzrakstījis. Jo man liekas, ka citi kaut kā līdz galam vai nu to neizprot, vai arī tā negribu saprast. Es nezinu, bet klavieres visādā ziņā, tas instruments man ir faktiski, ja es arī kaut ko esmu izdarījis labi, tad tikai caur šo instrumentu. Es nožēloju, vienmēr es esmu par to jau vairāk kārt runājis, ka es nožēloju, ka es kādreiz pametu, teiksim, šie pianisti, teiksim, tādu profesionālu profesiju palikt. Jo man bija visas iespējas pēc konservatorijas beigt, bet tie jaunības dulumi, viss tas kā tur pagriezās, es aizgāju. Pēc tam es vispār ilgu laiku nespēlēju, un tagad es spēlēju ļoti daudz, bet es atkal neesmu no tiem pianistiem, ja es nespēlēšu klasiku, vienkārši. Es varu spēlēt kaut ko no klasikas, bet, lai atļautos spēlēt koncertā, teiksim, Chopinu vai Šumanu vai Listu, vai to es nekad nedarīšu, jo es to vienkārši arī vairs, es nevaru to izdarīt. Bet es atkal kā zivs jūtos ūdeni, tad, kad man vajag apspēlēt kaut ko, kad man vajag tā brīvā, tā sauktā, ja, tā brīva improvizācija, brīvu kaut ko darīt, ne uz uzrakstītām, pēc uzrakstītām notīm, bet es pats to. Tādā momentā viņu tur apspēlēja, kā man patīk. Ja? Tā ir man tāda kaut kāda priekšrocība. Ja? Bet visādā ziņā, paldies Dievam, ka ir tomēr tā konservatorijas izglītība, ja? Un tam es visam esmu kādreiz gājis cauri. Un tas man kaut kādu fundamentu deva priekš visu dzīvi.